Sportcentrs.com televīzija piedāvā tiešo translāciju no Latvijas čempionāta hokejā pusfināla cīņas starp Ogres Kurbadu un Rīgas Mogos. Zvirbuļu metienu bloķē Ronalds Cinks. Ripa nonāk pie Artūras Salijas. Šādi rod Aleksandrs Maciejevs. Izmanto Burzmu vārdu priekšā un Aleksandrs Maciejevs skaidriskajā vairākumā atklājas spēles rezultātu 1-0. Kurbads izvirzās labā. Aleksandram Maciejevskim pirmais vārda gums šajā sērijā. Līdz šim viņam bija 3 rezultīvas piespēles. Nosaits bija pilnībā Henrijs Ančs. Traucēja gan Juris Štāls, gan arī Pauls Zvirbuls vārdu priekšā. Lielisks metiens tuvajā stūrī un 1-0 Kurbada labā. Vēlreiz atstāja ripu, šoreiz Rustamam Begovam. Metiens no zilās līnijas Teluškina izpildījumā un rezultāts kļūst 1-1. Lielisks šāviens no distances aizsarga izpildījumā un Ulris Čāpnau glābēs izdodas Sergejam Teluškinam panākt izlīdzinājumu, kad nospēlēts otrajā trešdaļā minūte un 25 sekundes. Teluškinam pirmais punkts izslēgšanas mačos, bet regulārajā sezonā viņš izcēlās ar 3 vārdu gumiem un 12 piespēlēm. Mārta priekšā atradās Edgars Kurmis, kurš tur cīnījās ar Artūru Saliju. Iespējams, tās patraucēja Uldim Čāpam. Aleksandrs Kerčs apspēlē labi. Jānis Brākšs tiek metienu pozīcijā un Aleksandrs Kerčs gūst fantastisks vārds un atjauno Kurbada vadību 2-1. Aleksandram Kerčam junioram pirmie vārdi šajā sērijā, 3. rezultīvais trāpījums izslēgšanas mačos. Regulāro sezonu viņš pabeidz ar 6 vārtiem pēdējās 5 spēlēs. Lieliski apspēlēja Jānis Brākšs, tika metienu pozīcijā, apspēlēja arī Henriju Anču un atjaunoja Kurbada vadību 2-1. Izdodas Zembergam saglabāt kontroli pār ripu. Mēģina viņš to nogādāt līdz vārdu priekšā, izdodas arī Ogoroņikovs nedrāp par ripu. Tagad Valters uzmetiens un pielikt 0 un 3-1 Kurbada labā. Jānis Straup lieliski pielika 0 un neatstāja Henrijam Ančam nekādas cerības un dubulto Kurbada pārsvaru. Jānim Straupam pirmais punkts šajā sērijā un 5. izslēgšanas mačos. Zembergs. No aizvārds raida ripu uz vārdu priekšu, netrāpa Ogoroņikovs par ripu, pēc tam seko Valtera uzmetiens. Doma bija, ka kāds no komandas biedriem varētu pielikt 0 un Straupam tas ir izdots. 9 minūtes pamatlaikā. Štāls iemtienā uzvar Bego, Bluks met no zilās līnijas un Toms Bluks panāk 4-1 Kurbada labā. Lielisks uzmetiens komandas kapteiņa izpildījumā. Neredzēja metienu brīdi Henrijs Ančs un Ripa ieldo vārdu 9. un Kurbads panāk 3 vārtu pārsvaru, rezultāts 4-1. Tomam Blukam 2. vārdu gums šajā sērijā. Štāls uzvarēja iemtienā. Blukam izdevās noturēt arī pretinieku zonā. Labi, Štāls nospēlēja vārtu priekšā un pēc tam Henrijs Ančs pārmet saviem aizsargiem, ka viņš neko nav redzējis. Ļoti labi nospēlēja Juris Štāls un Kurbads panāk 4-1. Taču Salija labo kļūdu. Izraida arī pārā no zonas. Priekšdots Gātis Gricīnskis. Izvairās no spēku paņēmienu Gricīnskis, pēc tam piespēlē Hartmanim, kurš raida ripu vienkārši aiz pretinieku vārtiem un Ogres Kurbads ir iekļūst Latvijas čempionātu finālā. Pagājušās sezonas fināla atkārtojumā apspēlējot sēriju ar 3-1 Rīgas Mogo. 3 izcīnītas uzvaras pēc kārtas, pēdējā rezultātu 4-1 un tādējādi Latvijas čempionāta zelta medaļu liktenis izšķirsies duelī starp Kurbadu un Liepājas hokejistiem.